Septiņgadīgie puiši turpina cīņu un no jau trasē devušies un pirmo vietu patreiz ieņem laimīgi Rikārds. Toms Niks viņam seko un Grozulis Patriks kā trešais, bet viņu cenšas apsvīt un jā, Patriks zaudēja savu trešo vietu, kas varbūt uz brīvīgā, jo cīņa turpinās, diezgan intensīva un dzīva, teiksim, spraiga. Rikārds nemītās kumeļiem, arī tālu mācies no citiem kolēģiem, pamūžot vairāk uz priekšu. Viņam seko Toms Niks un Bužoks Kristofers, trešā vieta Ventspils. Septiņgadīgie puiši turpina cīņu.